Atbalsta Rinogels Plus. Piedāvā O-karte. Esiet sveicināti izklaides kanāla 2 skatītāji. Joprojām 2 reiz vairāk enerģijas, prieka un tā, bet joprojām tas pats laiks, kad sākās O-kartes, skatuves izklaides ziņas. Ir otrdiena, ir 7. februāris, un šodien vārda dienu svin Rihardi, Ričardi un vēl es aizmirsu kas. Es nevaru Es tev varu, Mārtiņ, palīdzēt. Nelda, Rihards, Ričards un Rišards. Jā, tieši tā. Un sveiciens pie reizes Rikardionam vārda dienā. Un sveiciens arī visiem pārējiem Rikardiem, kas ir Ventspilī, Cēsīs un visās pārējās pilsētās. Vēl ko es gribēju teikt, ka ārā ir augsts, -18 grādi. Tas ir Rīgā, tā kā nekur noteikti neiet un palieciet pie saviem TV ekrāniem, jo turpinājumā vesels 20 minūtes O-kartes izklaides ziņas. Un sākumiem ar pirmo ziņu, ko mums vēsta portāls Poro.lv. Bijusī TV dīva Elīna Doļģe O-kartes skatuvē debitē kā dejotāja. Jā, patiesībā sakot, tas man arī bija tāds neliels pārsteigums, jo es nezināju, ka Elīna Doļģe dejo. Un kā izrādās, viņa dejo deju studijā Body and Soul, tieši tā deju studija, kas atbalsta mūs, kur ir mūsu šova choreogrāfe Līga Liberte. Un Elīna piedalījās Lingitas priekšsumā un Madaras Grēgeres priekšsumā. Tā kā, aplaudēsim Elīnai pie TV ekrāniem. Aplaudēsim Elīnai ar debiju. Šodien baigi mežģemēlās. Dodamies tālāk pie jau nākošās ziņas. Beidziet ņirgāties jūs, mani kolēģi. Un es gaidīšu drīzumā studijā jau kāda ļoti simpātiska un izskatīga blondīna, un tā ir Anete Volmane. Šodien viņa starp citu... Anete vēl neskrien. Šodien starp citu VPMLV viņa sniedza telefona interviju, kuras laikā viņa par un apstāstīja, kas tad viņai tur ir, kas tas pa puisi, kādas attiecības. Esot bijusi gan viņa sakautrējusies tās intervijas laikā, bet kāda tam vairs atšķirība intervija ir publicēta. Bet ne par to ir stāsts. Stāsts mums šoreiz būs par to, ko raksta vēl atkal joprojām Vipi. Oficiālais Latvijas baumu portāls. Un Vipi raksta, ka Anete Volmane maina matu krāsu. Samtainās balss īpašniece pamanījusies ne tikai iekulties skandālos, bet arī pamainīt savu vizuālo tēlu. Acīgākie šova skatītāji būs pamanījuši, kā Anetes matu cirtas ieguvušas pelēku nokrāsu. Ancīt, atnāc parādi lūdzu savu pelēko nokrāsu. Es varu parādīt tā bildi, rekur. Ir pelēku. Tur matkrās mainījies tā kā kļūdaina ziņa. Ir bijuši gaiši brūni un joprojām tāda paša arī ir. Jā. Labi, Jancīt, par matiem izrunājām. Ķeramies klāt tam interesantākajam. Kas tad ir ar to puisi? Atkal Vipi te uztraucās. Latvija ir stresā, neviens neko nesaprot. Kas notiek? Izstāsti vēlreiz. Kas te rakstīts? Te ir rakstīts, ka nevarētu teikt, ka mēs esam pāris. Iespējams, ka par pāri mūs varētu devēt pēc tam, kad šovs būs beidzies. Daļā Anete Volmane nenoliedzami, nenoliedzā, kā simpātijas abu starpā tomēr pastāv. Ancīt, kā tur ir? Neskaties, ir simpātijas vai nav simpātijas? Bet ir simpātijas, viss ir ļoti skaisti, bet es par to nevēlos runāt tā kā, es jau to teicu vakar. Tu jau publiski jau tāpatās jau tas ir palaists, jau Vipi jau ir uzrakstījuši vārdu uz vārdu. Es esmu šeit, otrs cilvēks ir kaut kur citur, un tad jau redzēs, kā būs, es domāju, ka viss būs kārtībā, un dzīvosim tālāk un redzēsim. Dzīvosim, redzēsim un matu krāsu nemainīsim. Paldies, Anete. Tieši tā. Šodien tiešām kaut kā šausmīgi viss. Jā, Mārtiņ, bet par to puisi gan viņa izspruka, ne? Viņas izspruka, un es viņu saprotu, kā viņa nevēlās vēl to visu publicēt. Dodamies pie nākošā raksta, ne? Tā. Nākošais raksts jau ir tāds tāds skandāliņš jau, ko mums vēsta portāls kasjauns.lv. Ieva Kerēvica žūrijā uzēdusies Sabīnei Berezinai. Skandāls TV šovā. Mūzikālā šova O-kartes skatuves aizkulises skaislības nerimst starp šova dalībnieci Sabīni Berezinu un žūrijas pārstāvi vokālo pedagoģi Ievu Kerēvicu.
Krevicei esot personīgas antipātijas pret Berezinu, tāpēc viņa speciāli liekot Sabīnai zemākas atzīmes. Reku, te ir mazliet. Berezinu. Jā, Berezinai liekot izrādās zemākas atzīmes, tāpēc, ka viņiem ir kaut kāds kašķis. Rekur kaut ko Berezinats komentēta nedaudz, ka viņi tur vēstules kaut kāds draugos mistisks parādās, par to, ja mēs vienreiz runājām arī, un te, nu, tāds citātiņš. Savulaik, kad mācījos Jāzepa Mendiņa Rīgas mūzikas vidusskolā, Ieva bija mana vokālā pedagoģe. Nebija nevainas, pie viņas apgūvu gan džēzu, gan popmūziku. Man joprojām patīk Ieva kā pedagoģe. Patīk viņas idejas un tas, ko viņa iesaka. Man patīk ar viņu strādāt, bet es kaut kā nejūtos īpaši labi. Taču eju ar smaidu un strādāju. Cenšos. Skaidro Sabīnu. Nu, Sabīna atnāca paskaidro, kas tur notiek. Nu. Tātad, nu, izsaki tagad, nu, kā tu gribi, lai es pa priekšu pasaku. Ieva gan, čau, Sabīnīt. Ieva gan mums nav klāt šeit, bet es pēc tam nolasīšu Ievas tādu, ko viņa ir teikusi portālam, kas jauns LV. Nu, tu izstāsti, nu, no savas skatu punkta. Kas tur kā ir? Ir kašķis, nav kašķis? Nu, nav nekāds kašķis, nav nekāda konflikta. Viss ir kārtībā, kas kādreiz bijis, bet tomēr man tiešām ļoti patīk pie viņas mācīties. Jā. Un es eju, man patīk visas tās idejas, un viss ir kārtībā, nevajag pūst pīles no mušas. Nu, gribi dzirdēt droši vien, ko Ieva saka, vai ne? Jā, protams. Nu, okay, nu, tad te ir tāds garāks lasāmais, bet nekas. Arī Ieva Kerevics norāda, ka nekāda konflikta nesot. Taču ir jāņem vērā, ka Sabīna ir jau savus spēkus izmēģinājusi uz profesionālās skatuves, tāpēc viņas latiņa ir krietni augstāka. Nu, te Ieva, kā saka, Sabīna vērtēja tāpat kā Antru Stafecku un Kristapa Pujātu. Otrajā koncertā Sabīnai ieliku 5, jo viņa visu dziesmu nodziedāja draņķīgi. Bet trešajā koncertā atzīme bija par 1 balli augstāka, jo šķībi tika nodziedāta puse dziesmas. Par nedēļu tomēr ir laiks, lai strādātu un izlabotu kļūdas. Es žūrijā vērtēju, vai nu ir izdarīts darbs, vai nav. Taču tam nav nekāda sakara ar antipātijām pret Sabīnu. Tas ir pilnīgi normāls vērtējums un nekā šausminoši tajā nav, norāda Ieva. Viņa arī neslēpj, ka saņēmusi draudu vēstules no Sabīnes faniem. Es šokā, fani beidziet, nu viss taču kārtībā. Kāda kundzīte man uzrakstīja garu vēstuli, kurā draud, ka esmu novērtējusi tik zemu Sabīnes priekšnesumu. Kā cilvēkam var būt laiks, lai veltītu savu enerģiju, rakstot sliktas lietas? Tagad man ir saprotams, kāpēc Latvijā ir bezdarbnieki, kuriem ir laiks sēdēt pie datora un nomalnot citus. Tā vien izskatās, ka citiem ir konflikts, nevis man un Sabīnei, nosaka Ieva. Viņa arī piebilst, ka kļūstot par šovu dalībnieku vokālo pedagoģi, rēķināsies par dažādiem komentāriem un asām piezīmēm. Nu, redz, kā Sabīna izstāsta saviem faniem, kas tur ir kādu, nu, lai Ievai ir miers un neraksta varbūt. Ko tur tramdīs? Nav jau nekas tāds traks, viss jau ir kārtībā, atzīmes pelnu kā vajag. Bet, nu, tad es ar citiem arī parunāju, un tad jā, viss kārtībā. Un arī šodien izrunāja skolotāja, ka konfliktu nav, un viņa arī man pastāstīja to, ka raksta viss sāc, un tas tā tiešām neesmu es, un es nevienam to arī nelieku darīt, jo es nekādīgi nevaru sazināties ar ārpasauli un tā. Bet, nu, katrā ziņā liekties mierā un redzēsiet, ka viss būs kārtībā. Tu to arī Ieva esi principā visu izrunājis. Jā, tā kā saudzējiet. Saudzējiet sevi un Sabīna, klausies. Nu, kā jums tās attiecības ar Pujātīnu? Skatos, kas jauns LV ir uzrakstījuši rakstiņu aprecējies šova Saldais Pārītis, Berezina un Pujāts. Nu, aprecējāties nenoliedzami, vai ne? Jā, tu nokavēji, paldies, ka nokavēji manas kāzas. Marta arī nokavēji. Nu, klausies, nu kā šodien redzēju, ka uguns. Kā gaiss? Nē, nebija gaiss. Gaiss kā uguns šodien. Šodien bija uguns. Nu jā, ir, vēl joprojām ir. Gastījums par strīdiņu tāds ir. Ai, nu bija tāds joks, kad visi panesās par to, ka es gaidu bērnu brāmies. Bet nu, tā nav, man ir bieži sliktas dušas, bet tas ir no nenormālas ēšanas, kā saka, vai arī no... Nu, nevis tādā ziņā, bet nevis normāli ēd, bet nenormāli ēd. Nu, labi, tas ir slikti ēd. Nevis iet, bet rīdīgi. Nevis laikā, kā vajag. Rīdīgi. Nē, jau ilgu laiku nav mums majonēs, tā kā es bišķiņ sēžu diēts arī, un ēd ļoti mazas porcijas. Ja būtu majonēs, tad viss būtu ar tavu organismu pa kārtībā, jā? Jā, tad man nebūtu sliktas dušas, ja būtu majonēs, bet sakarā to, ka mums vakardien atveda 4 pakas, un viss vairāk nav. Mīļie skatītāji, Sabīnai nepietiek ar 4 pakām dienā, tāpēc atsūtiet lūdzu vēl mums majonēzi uz Elīs iela 17.
Franci lūdzu. Franci, Franci Okartas Provence, nevis skatuve. bunžās, bet paciņās dzeltenās. Elīsija 17, Rīga LV 1050. Lūdzu, atsūtiet kasti ar majonēzi. Vai arī Tieši spilva. Sabīnei. Spilva Provence. Tā ar man ļoti iegaršojas. Nav nevainīgs. Ej, Paldies, mīļumiņ, Devanda. gatavojies vakaram. Būs karstas sarunas. Čau! Atbalsta Rinogās Plus. Piedāvā Okarte.